klātesošajiem. Un tā kā jau Marika nodēlinās paketi, tad es arī izstāstīšu par vidas lietām, galvenokārt pieskaroties vidas problemātikai Līvānu novadā. Šeit var iepazīties ar to, no kā sastāv vidas pārskats. Pirmās daļas ir divas saistītas tieši ar attīstības programmas, kā dokumenti, teiksim, atspoguļo visumā. Un visnozīmīgākā ir esošā situācija, kas ir 3. sadaļā. Pēc tam 4. tiek analizēts, kā tad šīs plānotās izmaiņas, kas saistāmas ar dažādo projektu ieviešanu, varētu ietekmēt kopējo vidas kvalitāti novadā. Un tādējādi uzskaitot arī ar vidi saistītās nozīmīgākās problēmas. Kā arī norādot to, kādas būtu alternatīvas, lai šīs problēmas minimizētu, ietekmes samazinātu, kā arī kompensēšanas mehānismi. Bet konkrēto kompensēšanas mehānismiem tika konstatēts, ka Līvānu novadā netiek plānotas tādas darbības un rīcības, lai tās atstātu ietekmi pie tādā mērā, ka būtu kaut kas jākompensē. Īstenībā ar to kompensēšanu ir tā, ka tas saistīts tieši tādā veidā, kad, ja paredzētas darbības, kas ir tuvu īpaši aizsargām dabas teritorijām vai nozīmīgiem resursiem, tad vidas institūcijas, teiksim, veids izpēti un novērtē, vai, teiksim, šī rīcība atstāja ietekmi uz vidi vai nē, un ja atstāja, tad tālāk ir konkrēta saruna par to, cik tas maksā un kā to kompensēt. Runājot par pašu dokumentu, strateģiski ietekmi novērtējuma procedūra tika piemērota saistībā ar vidas pāraudzības valdes biroja lēmumu, bet arī pašvaldības nostāja šajā jautājumā bija atbalstoša. Tas ir, ka šāds dokuments ir jāpiemēro attīstības programmai. Vidas pārskatā ir analizēts esošais vidas stāvoklis, aktuālākās vidas problēmas, kā arī attīstības programmas nozīme esošo vidas problēmu risināšanā un vispārējā vidas kvalitātes saglabāšanā. Problēmas tika grupētas pa blokiem, izšķirot lauksaimniecības un mežu, ūdens apgādes, atkrituma apsaimniekošanu, un tagad visām pēc kārtas. Kā viena no būtiskākajām lauksaimniecības problēmām ir lauksaimniecības zemju aizaugšana. Tādā veidā samazinās gan lauksaimnieciski izmantojamo zemju skaits, gan arī, teiksim, tas ir tāds mīnus turismu attīstībai, jo šādas teritorijas nav pievilcīgas vispārēji apskatīt. Līvānu novadā saistībā ar Latvāņiem ir tā, ka šo teritoriju nav daudz, bet ir definēts pāris teritorijas, kurās būtu varbūt šai lietai jāpievērš pastiprināta uzmanība, jo, kā zināms, Latvāņu izplatība ir ļoti ātra, un tātad joprojām jau vairākus gadus šī teritorija viena atrodas Jēsikas pagastā, pie autoceļa tālāk ir Turku pagastā konstatēts, kā arī Roškas pagasta Mežancānas. Attīstības programmā liels uzsvars ir likts uz bioloģiskās lauksaimniecības attīstību, bet problēma ir tāda, ka šos produktus, kas tiek saražoti, tālāk nav kur pārstrādāt. Tas nozīmē, ka Līvānu novadā arī tuvākajā reģionā nav lauksaimniecības produktu ražošanas uzņēmumu. Tādējādi šis lauksaimnieku saražotais ekoloģiskais produkts līdz gala patērētājiem nenonāk kā videi draudzīgs un bioloģisks. Tālāk varam mēs runāt par nekvotām meliorācijas sistēmām. Šī problēma ir aktuāla jau kopš Padomju Savienības sabrukšanas, kad sistemātiski šīs sistēmas netiek apkalpotas. Ir tā, ka privāti īpašniekiem ir dažādi viedokļi par šo jautājumu, bet tā kā šis jautājums skatāms vienoti, tad tas, ka kāds īpašnieks ir godprātīgāks un savā zenītē veikt šo teritoriju apsekošanu,
kā arī apkalpošanu, uzlabošanu un risina šo problēmu kopumā. Sakarā ar virszemes ūdeņiem ik pavasari sastopamies ar lielākiem vai mazākiem pavasara paliem lielākajās upēs. Līdz ar to parādās arī bioloģiskā un mikrobioloģiskā piesārņojuma klātbūtne gan Daugavā, gan citās upēs. Īpašas parādās pavasara periodā, kas saistāms gan ar, kā minēju, gan ar plūdiem, gan ar to, ka tiek uzsākta intensīva lauksaimnieciskā darbība zemēs un tādējādi lietojot šīs ķīmiskās vielas un mēslojam tās nonāk upē. Tādējādi arī attīstoties bioloģiskajai lauksaimniecībai, kāds ir plānots, samazinātos piesārņojuma draudi upēs un uzlabotos arī virszemes ūdens kvalitāti. Ja mēs runājam par notekūļu attīrīšanu, tad Līvānu pilsētā ir ļoti liels solis iet uz priekšu un rekonstruēt notekūļu attīrīšanas iekārtas. Tāpatās arī lielākajās novada ciemu apdzīvotajās vietās, ja ne ir paveicis, tad tiek īstenotas vai tuvākajā laikā plānotas notekūļu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas. Bet saistībā ar notekūļu novadīšanu no privātu mājām šis jautājums ir problemātisks ne tikai pagastos, bet arī Līvānu pilsētā. Saistībā ar plānotajām aktivitātēm ir domāts par to, ka ir jāpaplašina šo centralizēto pakalpojumu sniegšanas tīkls. Tādējādi palielinātos pieslēgumu skaits centralizētajai ūdens apkārtējai kanalizācijai un cerams, ka līdz ar to samazināsies arī nesankcionēti novadāmo ūdeņu daudzums. Līvānu novadā nav oficiāli peldvietu, kaut kā zināms, katrā pagastā ir vietas, kuras cilvēki izmanto vasaras periodos šādu veidu rekreāciju. Peldvietu trūkums nav oficiāli peldvietas, gribēju precizēt, trūkums nav saistāms ar to, ka pašvaldība uzskatītu, ka šādas atpūtas vietas ar visu infrastruktūru, soliņiem, atkritumu urnām nav nepieciešams, bet gan tāpēc, ka tas prasa finansu līdzekļus un cilvēku resursus, jo šīs teritorijas ir ne tikai jāiekārto, bet arī, lai tās atbilst visiem normatīviem, regulāri ir jāapkalpo. Sakarā ar dzeramo ūdeni pagastos ir saglabājušies ļoti daudz neapsaimniekoti, metālpanēti, neizmantotie urvumi, kas ir atklāti pie dažāda veida piesārņojuma nonākšanai gruntsūdeņos un to tālākā, šī piesārņojuma tālākai izplatībai arī uz mūsu akām. Nav šobrīd uzskaitas par to, cik precīzi ir šo neapsaimniekoto metālpanēto urvumu. Balstās informācija uz datu bāzēm, kas ir pieejams, teiksim, valstī. Bet, lai būtu konkrēti zināms, teiksim, tad būtu jājautā šī informācija īpašniekiem. Par šiem jautājumiem, par pazemes ūdens piesārņojumu un ūdens apgādes tīklu risinājumiem, es jau iepriekš runāju saistībā ar šo centralizēto pakalpojumu pieejamības veicināšanu Līvānos un pagastos. Laukos blīvi apdzīvotās vietās cilvēki to arī izvēlas nodarboties ar lauksaimniecību. Pārsvarā tā nav liela lauksaimniecība, bet mājlopu turēšana savām un savu tuvāko vajadzībām. Līdz ar to arī no šiem mājlopiem veidojas gan mēsli, gan virces. Šīs vircu bēdres bieži vien krātuves ir nehermētiskas, un līdz ar to var runāt par pastiprinātu organiskā piesārņojuma klātbūtni šajās apkārtnēs, šajos reģionos. Saistībā ar noteikti lauksaimniecības zemēm, kā jau minēju, tas ir pavasaros un saistīts ar minerālmēslu lietošanu un rūpnieciskās teritorijās ir tā, ka bieži vien uzņēmumi dažādu iemeslu dēļ vai nu nespēja, vai arī apzināti nepilda
tos normatīvus, ko viņiem uzlikušas vidas institūcijas. Tādēļ arī nonāk vidē notekūdeņi, kas nav iespējams attīrīti tādā pakāpē, kādiem tiem būtu jābūt, lai tie neietekmētu vidas kvalitāti. Tas arī ir vidas komunikācijas jautājums, jo ja ir šie pārkāpumi būtiski, un tos konstatē reģionāla vidas pārvalde, tad tiek pieņemti mēri, kā ietekmēt šo uzņēmēju, lai viņš šo vidas jautājumu sakārtotu. Bet, kā zināms, visas lietas, kas saistītas ar monitoringu, vidas kvalitātes kontroli, ir šo uzņēmēju rokās. Tādējādi uzņēmējs pats izvēlas, kad viņš ņem konkrēto notekūdeņu analīzes paraugu, un tādā veidā viņš var kontrolēt to, lai šis paraugs būtu tīrāks, un te šīs vides institūcijas līdz galam neapjaust varbūt to, kāds reāli ir